Jūsu supermeniem jūs varat uztaisīt supermenu zelta jostu. Un tā top no kartona gabaliņa atbilstošā izmērā, lai nosegtu priekšā puiša jostas daļa. Un klāt attiecīgi no gumijām, kuras jūs varat sasiet aizmugurē un nogriezt pēc vajadzības. Tātad izmantojam mēs kartonu un attiecīgi paklāju līmlēm, kas palikusi kaut kur no remonta darbiem. Izriežot kartonu, teiksim, jūs apkārt aplīmējat šo te aldumiņu un savstarpēji arī savienojat ar paklāju līmlēm. Jūsu supermena josta gatava. Jūsu supermena plašķis var tapt no kādas vecas samta kleitas, kur jau vairs nevalkājat, bet apmetniem ļoti labi noderēs. Vienkārši nogriežat maliņas, audums neirs un pārlaukat uz pusēm, gluži kā es. Paņemat no Ziemassvētkiem palikušu ventīti, ja? Varat apdedzināt malas, lai viņas neirs, vienkārši ar šķiltavām. Un tā kā apmets ir pārlocīts uz pusēm, tad lentīti izverat cauri. Neko nešījot papildu. Un jūsu supermena apmenis ir gatavs. Atliek tikai apsvērt. Meitenei kronīt var uztaisīt no mājās palikušas stīpiņas, no rokas prātas, kur vairs nevēlaties nesāt, vai no rotas lietām, kas, teiksim, ir palikušas pāri no kādas pagatavošanas reizes. Sākumā vajag izgriezt kartonu gabaliņu un uzlīmēt. Jūs varat to līmēt ar karsto līmi vai ar kādu citu līmi, kas palikuši pāri no remonta laikiem. Uzlīmēt kartoniņu un pēc tam tātad līmēt klāt akmentiņus pēc jūsu vēlmes. Šeit ir otru pusi, ko redzēt, tieši pēc tā paša principa pielikt klāt arī uzlīmēšu pārējos akmentiņus uz kronīša, un pēc tam meitenei ieliksim matos, un tā izstīsies kā skaista diadēma. Jebkurai mazai princesei ir svarīgs arī burvju zīlītes. To jūs varat pagatavot no šašliku liesmiņiem, kas palikuši pāri no barbekju. Smuki var ar gliteriem, kurā mākslinieku veiklā nopērkamiem atdarināt, lai mirdzētu. Izgriezt tātad baklīšus no kartona, šāda veida, ja? Uz kuriem ar līmīti var iestiprināt tās pašas pēdas vienotā dizainā kopā ar kronīti. Šeit ir izveidots speciālais kurtiņš, jo tas tiek taisīts pa goda selīna, ja? Tas noteikti būs kā jauka viņai piemiņa. Savstarpēji šos aplīšus jūs varat sastiprināt kopā ar paklāju līmlēm, kas arī palikuši pāri no remonta. Lai nodekorētu malu, jūs varat izmantot kādu no dāvanu lentām, kas palikušas pāri no Ziemassvētkiem vai no kāda cita svinības brīža. Atdekorējot šeit malu, jūs padarīsiet viņu vēl burvīgāku šo te princešu zizlīti.